don't take no L. Es vēlos nedaudz ievākt datus un lūdzu paceliet rokas tie, kuri vispār zina, kas ir Guild Brady. Redz, ka zina vairāk, tas nekas, tas ir ļoti labi. Tas mani priecē, jo es vakar biju ģimnāzijā un tur klasē zināja 5 jaunieši. Tas arī ir labi, jo pirms tam es biju poļu skolā, kur zināja tikai 1. Šeit jau ir vairāk kā 5, tā kā tas mani priecē. Prezentācija apsolu būs ļoti īsa, man ir 5 minūtes laika, bet tikmēr es vēlos jums iedot šī gada plānotājus, lai jūs varat apskatīties, un es jums arī pastāstīšu, kas tad šim lācītim ir vēderā. Varbūt es vienu šeit, šajā pusē palaidīšu, un otru šajā. Labi, un uz priekšu ar ko? Šitā? Tātad Guild Brady. Guild Brady ir ideja, kas radās laikam jau pirms 7 gadiem, pat 8. Kā es to mēru? Es paliku stāvoklī, un tajā visā procesā, kamēr es 9 mēnešus nesāju to mazo brīnumiņu zem sirds, manā prātā visu laiku radās kaut kādas nereālas idejas. Es viņas ģenerēju kopā ar savu jau topošo bērniņu, ko nesāju zem sirds. Un viena no šīm idejām bija plānotais, un plānotais latgaliešu valodā. Un tajā brīdī man likās, dēļ kam taču ir tik daudz plānotāju, un kāpēc vispār latgaliešu, kas viņu izmantos, bet kāpēc gan nē? Kāpēc, lai es nedotu iespēju šai idejai dzīvot un pārbaudīt, cik viņa ir spējīga dzīvot un pierādīt sevi? Tātad mēs, Guild Brady, es, mana kolēģe arī Amanda ir mūsu komandā un arī fantastiska meitene Lijāna. Mēs esam par dizainu un kvalitatīvu laika pavadīšanu. Kā jau jūs redzat, šis ir šī gada plānotais. Plānotais mēs veidojam šogad jau 3. reizi. Šis ir 3. gads. Es uzreiz vēlos pateikt, ka tas nav pelnošs tāds biznes, bet tas ir vienkārši ļoti dārgs hobijs. Hobijs, kas liek mūsu acīm un sirdī tā kā dzirkstēt un iedvesmot, un katru gadu mums ir tāds jauns izaicinājums, ar ko gan šogad mēs vēlamies pārsteigt, kādu tēmu pacelt un par ko runāt. Jo arī plānotāji ir iespēja sastapt šogad tās ir tādas kā pārdomas par draudzību, un šogad bija arī iespēja visiem tā kā iesūtīt savas domas par draudzību. Draudzība starp draugiem, starp sievu un vīru, draudzība darbā, draudzība ar dabu. Mēs tā kā dodam tādus kā pārdomu punktus, tādus kā vienkārši domas, par ko cilvēks var padomāt. Un tad tā kā aicinām viņiem iesūtīt tos tekstus. Iepriekšējā gadā mums bija uzrunātas personības 12, un mēs viņus aicinājām runāt un tā kā padomāt par savstarpējo mijiedarbību, cilvēks un daba. Tātad, vēl nedaudz par plānotājiem. Plānotājā ir arī fantastiskas fotogrāfijas, un fotogrāfiju autori arī ir Amanda Anusāne. Varam ātri aplaudēt Amandai. Jo tās tiešām ir ļoti skaistas fotogrāfijas, arī visām fotogrāfijām ir stāsti. Par stāstiem mēs arī vēlāk nedaudz pastāstīsim nedaudz mūsu Instagramā un Facebookā, bet plānotājā jūs varat iepazīties ar kvalitatīvu, ne tikai dzeju, bet arī ar tekstu, ar pārdomām un tā kā aizdomāties par to, kas gan katram no mums ir tā draudzība. Un paralēli Guild Brady šogad, beidzot pēc laikam 2-3 gadiem, ir dzimusi vēl viena ideja. Un mēs vēl vienai idejai dodam spēku un ticam, ka viņai ir jāmāk sevi parādīt un būt šajā pasaulē. Tātad šogad mums jau līdz Ziemassvētkiem būs gatava spēle Kas ite latgaliešu valodā. Pašlaik viņa ir drukā un drukājas. Šai spēlei būs 3 iespējas, kā to spēlēt. Pirmais – Aliesa princips, 2. mēmais šovs, un 3. variants, kā izmantot šo spēli un šīs spēles kārtis, ir izglītojošais, jo spēle ir paredzēta jau no 7 gadu vecuma. Kopā ir apkopoti 600 vārdi latgaliski, arī vecvārdi, un lai tas nebiedē jauno paudzi, un arī tos, kuri vispār nepārzina latgaliešu valodu, ir arī apakšā tādiem mazākiem burtiņiem rakstīts vārds latviešu valodā, kas paskaidro šī vārda nozīmi.
Jā, šeit var redzēt mūsu šī gada plānotāju, un viens no šī gada plānotāja tādām kā saucieniem bija ticu, ka man tas bija jāpiedzīvo. Es aicinu arī jūs visus padomāt par šo vārdu, par šiem vārdiem, un es varu teikt par sevi, ka šis plānotais un vispār šie 3 gadi, kad mēs ar savu komandu veidojam šo plānotāju, tas ir vienkārši fantastisks periods, kad katru dienu mēs varam pārbaudīt to, cik daudz mēs spējam ģenerēt idejas, cik daudz mēs ticam viņām un cik daudz mēs spējam darīt, lai tās idejas īstenotu un sasniegtu. Tāpēc mēs, Youth Brady komanda, aicinām jūs arī ieplānot laiku, mācīties plānot laiku, ieplānot laiku sev, ieplānot laiku pavadīt to kopā ar draugiem, ar ģimeni un aicinām svinēt Latgali ne tikai 2025. gadā, bet arī katru dienu. Plānojot, domājot un sapņojot latgaliski. Un nebaidieties sapņot skaļi, jo mēs sapņiem ticam, un es jūs aicinu arī padomāt par to. Iespējams, jūs esat tie, kuri var izdomāt kādu ideju, bet tā ideja ir jāpasaka skaļi. Jo iespējams ir kāds cits, kuram tā ideja ir jāsadzird un jāīsteno. Tāpēc plānosim visi 2024. un 2025. gadu kopā ar Youth Brady plānotājiem. Paldies par uzmanību!